Vēlreiz labdien, personības. Ir pagājuši 3 gadi, kopš mēs pulcējāmies Latvijas skolotāju kongresā. Tas bija kongress, kurš notika pēc 15 gadu pārtraukuma. Tas bija interesanti, ka pedagogs bija iemācījies 15 gadus gaidīt, kad nāks kāds ziņojums no augšas, kad kāds sāks sasaukt kongresu. Ja mēs skaitlis salīdzinām 3 gadus atpakaļ, tajā kongresā bija ļoti daudz cilvēku. Jautājums, vai viņi bija atbraukuši strādāt, vai viņi bija atbraukuši domāt? Teikšu, nē. Viņi bija atbraukuši, kā jau pieņemts, padomu laika ideoloģijas audzināt, atsēdēt, paskatīties uz personībām, apliecināt, ka es ar tur biju. Un kā Plūdons saka, papīrs svārkus uztaisīs, sniegts, ar kur uzlikos. Un mēs zinām, kā žociņi, tad zinām, kā arī beidzās, ka izjūg svārki, izkūst sniegt cepuri un paliek darbs. Un šī aizsāktā diskusija kongresā par izglītības audzināšanu Latvijas sabiedrībai. Tajā 2009. gadā bija tas pirmais pārsteigums, kas man pārsteidza, ka cilvēki teica, nē, tikai ne par audzināšanu. Tās ir interesantas lietas, ko mēs kādreiz vēsturē veidīsim. Un kongresa domas locekli Skaidrīta Lasmana, filozofu, pazīstama mums sabiedrībā teica, pār man līķi, tur nebūs vārds audzināšana. Un tajā brīdī viņi man teica, audzināšana ir padomu izgudrojums. Jūs ziniet, cik man vajadzēja tajā brīdī daudz domāšanas galvā apstrādāt informāciju, lai es atcerētos, kur ir teikts par audzināšanu. Kādas tautas dziesmas, ko ir teicis Kronvalds. Paldies maniem skolotājiem, paldies Rīgas pedagoģijas vadības augstskolai, kurā es pats studēju pedagoģiju tieši, kas man ļāva uzsākt sarunu par to. Un kompromiss variants bija izglītība un audzināšana. Lai puses nesastrīdētos, kā jau tas Latvijā ir pieņemts, mēs vienmēr ejam šo kompromisu ceļu un diskusiju uzsākām. Diskusiju mēs turpinājām 2010. gada konferencē, jo atjaunojot savienību, mēs atjaunojam arī tradīciju, ka reizi gadā mēs sanākam, strādājam, domājam. Arī domāšana ir darbs. Un turpinājam par to, kāds tad ir šis Latvijas cilvēks šī izglītības telpā. Un 2011. gadā, pagājušajā gadā, bija otrā konference pēc kongresa, kurā mēs runājām par vērtībām. Tātad par to, kādas tad ir vērtības, un vai mums ir šo vērtību sistēma skaidra, un kas notiek. Šobrīd, neskatoties uz to, ka it kā prāts un loģika man visu laiku teica, jā, ļoti normāla konference par personību Latvijā, ir jārunā, ir pēdējais laiks. Jūs ziniet, kaut kāds nezināms spēks man visu laiku atturēja no šī referāta rakstīšanas. Jūs ziniet, es ikdienas sev ieceru, kas notiek? Vai tiešām šis temats nav aktuāls, vai tas temats nav aktuāls man, vai varbūt tas temats neuzrunā mani. Un, ziniet, atbildes nebija. Un tad es tā kā daru, parasti es paļaujos liktenim tādos gadījumos. Un paļaujoties liktenim, trieciens nāca. Nu pat pavisam nesen. Un es sapratu, ka man ir piespēlēta nepieciešamība izvēlēties. Ko darīt? Samierināties ar sabiedrībā valdošo un skolās dziļi iesakņojušos mankurtismu. Vai uzņemties atbildību par savu bērnu likteni, pāraujot attiecības ar skolu, kurai es uzticējis viņa audzināšanu. Tas ir ārkārtīgi grūts moments. Un par to es tad arī sāku domāt, ir jārunā, kad mēs vispār bērnam iedodam brīvu izvēli. Es vakar runāju ar studentiem, un es viņiem jautāju, nosauciet pirmo gadījumu, kad jūs sapratāt, tā ir mana brīva izvēle. To izvēlējos es. Pirmās atbildes bija, kad saprecējos. Kas man, protams, daļai iepriecināja, kas vismaz apprecējušies viņiem pēc savas brīvas izvēles. Es prasu, cik jums bija gadu. Un tad izrādās, ka visu pārējo dzīvi viens vēl teica, ka viņš vidusskolu izvēlējies, cits teica, ka viņš būtu izvēlējies, ja zinātu, kur iet.
Un tad es sapratu, ka problēma ir pedagogos un problēma ir vecākos, ka mēs bērnam nedodam pietiekam daudz informācijas, lai viņš varētu izvēlēties. Tad es viņiem stāstīju, piemēram, par šo pašu savu bērnu, ko es nu pat pieminēju, kas mans jaunākais bērns ģimenē, kad viņam bija jāizvēlas, uz kuru skolu viņš ies 1. klasē. Un liekas, nu kā tad tā? Viņam pastāvēja 2 izvēles. Viņš teica, vai es iešu uz dārziņu skolu, jo tur spēlē klavieres, vai es iešu uz zālīšu skolu, jo tur spēlē Lego. Tā ir viņa tā brīža izvēle. Mans uzdevums ir piegādāt viņam pietiekam daudz informācijas, lai viņš varētu izvēlēties. Un ziniet, tā viņš izvēlējās savu muzikas skolu, tā viņš izvēlējās savu mākslas skolas. Un vienmēr, kad ir kādas problēmas, es viņam prasu, kurš izvēlējās. Viņš saka, es. Bet ja tu esi izvēlējies, tu par to nes atbildību. Tavs pienākums ir to muzikas skolu, kur tu pēkšņi varbūt negribi pabeigt. Tavs pienākums ir to darbu, kur tu uzņēmies padarīt līdz galam. Tā esmu mācīts es, un tā arī mācu es savus bērnus. Bet tā problēma liekas tik ļoti dīvaina, jo tā nav morāla, tās nav vērtības, pēc kurām dzīvo mūsdienu skola. Un tad es sāku domāt, kāds bija tas skolotājs kongresā. Un es iedalīju viņus pavisam 5 grupās. Pirmā grupa bija tā, kas vispār aiz bērniem nedavās uz kongresu. Un 5. grupa bija tā, kurus es saucu par baltiem zvirbuļiem. Tie, kur nācijas izdzīvošanas vārdā cēlās, runāja, atklāti domāja savas domas. Un jāsaka, ka tādu nav daudz. Viņi bija apmēram uz abas rokas pirkstiem saskaitām šajā kongresā. Bet tas bija mums. Un tas kaut daļēji deva cerības, ka pedagogs mainās un kad ir aiz kā iet. Jāsaka tā, ka šī baltā zvirbuļa tēma tad faktiski arī bija tā, kas man pamudināja šodien rakstīt referātu. Šī baltā zvirbuļa tēma tad bija tā, kas arī man lika saprast to, kā es varētu runāt par šo personību. Un izvēlējos referātu tematu personības iedzienu izpratni mūsdienu izglītības sistēmā. Tātad par mērķi izvirzot izvērtēt pedagogu personības nozīmi, kāda vispār ir šī nozīme personībēm pedagoģijā. Un tālāk šais 2 dienās sākt ļoti skrupulozu darbu, kur rītdien mums brauks cilvēki no laukiem, kas stāstīs, ka mums ir personības. Un tālāk šis referātu, šīs konferences un pārējo ziņotāju iegūms nav tikai tas, ka mēs šeit esam diskutējuši, domājuši. Tas tālāk tiek atspoguļots mūsu atjaunotie izdevuma audzinātājs, kurš var aiziet uz katru skolu, ja skolu uzskata to par vajadzīgu, abonēt, un var nokļūt pie jebkuru skolotāju. Un var sākt runāt par to. Vispirms tā tad jārunā pašam skolotājam. Ko šeit gribētos teikt? Tātad jārunā būt tādā psiholoģiski, pedagoģiskā aspektā par 3 lietām. Tātad pirmkārt par individu, otrkārt par personu un treškārt par personību. Un par šīm mītiecībām. 1932. gadā Karls Gustavs Jungs, uzstājoties ar savu referātu Vīnes kultūras biedrībā, jau toreiz teica, ka faktiski mēs personības iedzienu nevaram nodefinēt. Un tas ir diezgan utopiski domāt, ka to var izdarīt. Un kā jau Jungs, viņš to pamatoja ar to, ka mēs nekad nevaram zināt, kas notiek zemapziņā cilvēku. Un līdz ar to, ja mēs nevaram zemapziņas aspektus iekļaut, mēs nevaram nodefinēt arī, kas ir personība. Pēc tam, protams, psihologi turpināja strīdēties, vairāk kā 500 definīciju radītam par to, kas ir personība. Bet šodien runājot ar jums, es domāju, man jāizvēlas viena. Un tad es sāku domāt un nosacināju, ka tās sākotnējās ir tās gandrīz vai precīzākās. Un tāpēc šo izpratni, ko piedāvāju jums, ka personība ir individualitātes ārēja izpausme, un faktiski tas, kā cilvēku uztver apkārtējā, kā viņš iedarbojas uz cilvēkiem, ir diezgan precīzi un noderīgi arī manam referātam. Savukārt, personības audzināšanas teorija analīze. Un jāsaka, par šiem jautājumiem rakstījuši gan psihologi, gan pedagogi, gan sociologi.
Droši var apgalvot, ka principā personība veidojas no individu tikai socializācijas procesā. Tas ir cilvēkam atrodoties kādā sociālā vidē, sociālā grupā. Un tā pirmā grupa, kurā viņš atrodas, ir ģimene. Un mūsu globalizācijas laikmets dara to, ka viņš arvien mazāk pavada laiku ģimenē un arvien vairāk ārpus citās sociālās grupās. Un jo mazāk viņš pavada sākuma posmu ģimenē, jo vairāk tām pārējām grupām ir viņa ietekmēt. Jo vērtības sistēma nav nostabilizējusies un cilvēks padodas dažādiem vājumiem. Un visbiežāk tas ir saistīts arī ar to pašu atbildību, ka man ir vieglāk paļauties kādai grupai, jo tad man nav jāuzņemas īsti atbildība. Tāda ir cilvēka daba. Bet interesantākais, ko es arī nosacināju, ka šie psihologi secina gan iknaski ar visādi dažādu testu palīdzību, kas ir kurš, ir vai nav personība, ir attīstīts vai nav attīstīts, ir emocionāls vai nav emocionāls. Un ar to viņu diagnozi beidzās. Diagnozi viņi ir uzstādījuši un palaiduši viņu skolā. Un priekšā ir skolotājs, kuram ar to ir jātiek galā. Un varbūt tas tieši izskaidro to, ka šobrīd sabiedrībā notiek tā pārmaiņa, un jūs redzēsiet pēc daudziem gadiem, un varbūt nepatik ilgi būs jāgaida, bet pēc gadu 10 droši, pedagoga profesija būs daudz pārāk par psihologu. Jo principā tā ir nozara, kas atdalījās no pedagoģijas, bet viņi to negrib atzīt. Man ir prieks, ka šodien Kīvlas kundze uzstāsies, jo viņa ir filozofs. Un pedagoģija atdalījās no filozofijas. Mēs nevaram bez filozofijas domāt par to, kāds būs pedagogs, kāda mēs būsim paši. Es ļoti ceru, ka mūsu kolēģi Markus kundze pārskatīs savus plānus un atgriezīs filozofiju tādās devās, kāda bija mūsu laikā. Kad strādāja Vilnis Zariņš, kad strādāja Valdis Turins, kad mēs pusotru gadu mācījāmies filozofiju, ziniet, ko tas dod. Šodien nemāca augstskolu ne loģiku, ne filozofiju, un tad mēs brīnamies, ka mēs tādi apjukuši un esam izmesti lielajā pasaulē. Un tieši tāpat es domāju, ka šī psihologa ēra atkāpsies un viņi sāks pārvērtēt šīs lietas no aspekta, kas ir pedagogam vajadzīgs. Principā, ja es tā gribētu teikt, arī šodien gatavoties referātam, es sapratu, ka psihologs var būt ļoti noderīgs asistents pedagogam. Tātad indivīds. Bieži mēs jaucam, kas ir šīs lietas, tikai atgādināšu. Indivīds bioloģiska būtne, bioloģiska suga. Bērns piedzimst, mēs sakam gaišiem matiem, tumšiem matiem, zilām acīm, brūnām acīm, deguns kā tēvam, bedrītis kā mātei. Tālāk viņš nonāk vidē, grupā un kļūst tātad par kādu noteiktu personu. Un tad, kad viņš nokļūst kā persona, sāk veidoties kā persona, kāds sociāls lomas tēlotājs, tad ir jautājums, vai viņš ir pārmantojis bērnībā ģimenes vērtības, ģimenes tradīcijas. Vai viņš ir pārņēmis to latviešu folklorā izcelto kopesību ar dzimtu, ar radiem, ar citiem kopienas locekļiem? Vai viņš ir izjūtis, ko nozīmē, ka mēs mājās dodot gūstam? Kas ir šis Raiņa gūtais dodot gūtajā? Ar šādiem priekšstatiem cilvēks var iziet tikai sabiedrībā un sākt apgūt kādas sociālas lomas, jo viņam ir vismaz kaut kādi aizmetņi un kaut kādi, es varētu teikt, tādi mugurkauls, uz ko tad apaudzēt šīs sociālās lomas un vēlāk veidoties par personību. Katrā ziņā persona raksturo cilvēku tiešām kā sociālo lomu izpildītāju. Man patīk teātris un salīdzinājumi ar teātri, un Sengrija teātrī cilvēku uzliek masku, kā jūs atceraties. Un spēlēja maskās, un šodien vēl programmiņās aizjūt teātri mums ir rakstīts darbojošās personas. Un dzīve faktiski ir tāds pats teātris, un šeit ir arī tādas ļoti dažādas darbojošās personas, sākot ar valsts vadītājiem, augstskolu rektoriem, valsts kontroli, un beidzot ar dažādu profesiju darītājiem, tā skaitā arī ar skolotāju. Tās ir tās lomas, kuras mēs dzīvē nesam. Bet tad mēs jautājam, ka mums var būt 5 rektori, mums ir Latvijas neatkarības laikā 3 valsts prezidenti, vai viņi visi vienādas personības.
Un tad mēs varam redzēt, ka pildot vienu to pašu sociālo lomu, esot viena tā pati persona, viņi faktiski ir ļoti atšķirīgas personības. Un tālāk mēs nonākam pie tā, kāpēc viņas ir atšķirīgas personības, kas veido viņas par atšķirīgiem personībām. Un tas nozīmē, ka tas izsaka faktiski to augstāko sevis apzināšanos, sevis veidošanas dabu. Un sākās principā šis arī jau 3 gadu vecumā, kā psihologi jau to ir izpētījuši, kad faktiski personība sāk veidoties par cilvēku. Viņš saka, es esmu pats. Un caur šo pats veidojas viņa attieksme. Veidojas viņa attieksme pret sevi, pret citiem, pret darbu, pret kultūru, pret valsts. Nav iespējama personība bez attieksmes. Tad tas nozīmē, ka audzināšanas procesā ir bijis rops kaut kāds. Un mūsu būvējot nacionālu izglītības sistēmu, pie kā skolotāja senība strādā, ir jādomā, ko mēs esam darījuši. Kā to mainīt. Tāpēc es ļoti priecājos, ka mūsu konferences ir praktiskas, ka viņas nav teorētiskas, ka mēs runājam visi cilvēciskā valodā, nevis kaut kādā plasmas valodā, kā tagad runā ierēģi un to pārcēlu šo runas manieru uz augstskolu un saka, tas ir zinātnis. Es saviem studentiem pasaku, manā priekšmetā lūdzu, tādus lamu vārdus, kā fleksibilitāte, komunikātors un komunicējamais, tolerants, empātija un citas nelietojumi. Jo runājot ar ekonomistu, viņš saka, kā tā palika ar to empātiju. Es saku, un kas tad tāda ir? Viņš man atbild, tas ir tā, ka es ieju kādā iekšā. Es saku, jā, un kas ir, ka tu nāc ārā? Klusums. Viņi lieto vārdus, jēdzienus, kurus viņi vispār nesaprot, lieto šos amerikāniskos vārdus, ja viņi mācītos latīņu valodu. Ja mums būtu klasiskā ģimnāzija izpratnē, kur ir latīņu valoda sakna, tad vispār nav vajadzīgs pat skaidrojums, kas ir persona, no kāda vārda viņš celies un ko tas īsti nozīmē. Es atgādināšu tikai to jau, ko es teicu konferencē 3 gadu atpakaļ, ka audzināšanas mērķis faktiski ir izaudzināt personību, kura spēja izdarīt izvēli un kura spēja valdīt pat par sevi. Mācīšanās rezultātā cilvēks apgūst zināšanas kādā jomā, bet audzināšanas ziņā attieksmi pret profesiju un darbu. Un tad ir arī skaidrs, kāpēc tieši audzināšana tai skolas dzīvē ir tik ārkārtīgi būtiska un kāpēc mums neiet, ka tieši tā tiek apzināti ignorēta. Rezultātā mēs varam sagatavot zinošus cilvēkus dažādās profesijās, bet viņi var būt arī noziedznieki. Nekur nav teikts, ka noziedznieks nevar spēlēt violu, ka noziedznieks nevar braukt ar mašīnu, ka noziedznieks nevar būt galvnieks. Tātad šis konteksts, ko mēs darām izglītības sistēmā kā pedagogi, ko mēs darām kā skolotāji, ko mēs darām kā audzinātāji, ir tas, kas pēc kura tad arī mums tālāk būtu jācenšas. Izglītības mērķis, kas mūsu valstī faktiski nav formulēts, un kā jau valsts kontrolieri vienmēr ir to uzstājis un runājis par to, ka vispār nav mērķis. Es vakar runāju ar studentiem par to, ar ko tad atšķirās grupa no pūļa. Un viņi tomēr spēja nonākt līdz tam, ka grupu raksturo mērķis. Un mēs sakam, vai cilvēki, kas stāv lidostā, stāvlaukumā ir pūlis vai grupa. Un viņi saprot, ka grupa viņi kļūst tikai tad, kad lidmašīna paceļās, jo viņiem ir viens mērķis nolaisties. Un mērķis izvirzītais liek izvirzīt kaut kādas nosacības, ko mēs pieņemam, kamēr mēs lidojam. Un tikko kāds ir izdomājis izkāpt virs okeāna, tad pārējie saka, nē, tā nevar darīt. Tad durvis mēs netaisīsim vaļā. Tas viss darbojās, jo tas ir dziļi cilvēkā iekšā. Un redziet, un te arī atkal ir skola. Un te ir tas jautājums, kādā veidā, kas ir valsts mērķis. Un izrādās, ka valstī mērķi nav. Un ja valstī nav mērķa, nav arī nosacījumi, kas ir domāti šī mērķa realizēšanai. Kas notiek kādā grupā, kurā neievēro nosacījumus, vai kurai nav mērķis, grupa izjūg. Šobrīd izjūg tauta, izjūg nācija, atstādam vienkārši šo valsti, tāpēc, ka mēs neesam sapratuši to, mēs neesam varējuši izaudzināt valsts vīrus, ja mēs esam pieļāvuši, ka tie netalantīgākie un tie sliktākie studenti man ir vienmēr augšdoma. Es jums
Es to varu pateikt, godīgi. Tiem, kuriem ir zemākie vērtējumi, bija sēž uz lielākos amatos. Un no tā tad nav mērķis, kā tad, ko mēs gribam šajā valstī panākt. Un jo spilgts piemērs tam ir topošais valsts attīstības plāns, jo tas jau ir atkal vārdos. Visi pieprasa, ka nav, redziet, mērķis valstī. Tagad kāds teiks, Sudraba teica, ka viņš arī vēl to pašu sāks. Nav. Mēs tagad taisīsim uz valsts attīstības plāns. Plāns nevar tikt uztaisīts, ja nav mērķi. Un piedaloties šajā farsā ministra kabineta sēdēs, tas ir skaidri redzams, ka te ir atkal kaut kāda vārdu savirknējums, bet plāna nebūs. Būs iztērēta nauda, bet plāna nebūs. Un tad mēs jāiemācās otra lieta, ar ko atšķirās izglītības mērķis no mācīšanās mērķa. Un mācīšanās mērķis izriet no katra cilvēka sev izvirzītiem dzīves mērķiem. To, ko tu vēlies sasniegt. Bet, kā jūs zināt, pēc Maslow piramīdas, lai man rastos vismaz izziņas vajadzība, kas atrodas stipri augšā, ir jābūt apmierinātam arī citām vajadzībām. Un par to jādomā valstī un izglītības mērķiem. Šādā veidā mēs esam nonākuši pie audzināšanas, varētu teikt, pamatnosacījumu, par ko arī ļoti daudz runā mani skolotāji profesora Ausma Špona, kura saka, ka personība var veidoties un audzināšanas nosacījumi būs tikai tādi, ja cilvēkam dos brīvību, kas veidos viņām atstāvību, un tas veidos atbildību. Cilvēki, kuriem nav dota brīva izvēle, nekad nevar būt patstāvīgi, un viņi nevar uzņemties atbildību. Sākot ar jebkuru ģimeni, kur bērns, zini, 3 gadu vecumos saka to mistisko vārdu pats. Un mamma saka, ko tu pats? Es to izdarīšu. Man tas ies ātrāk, man tas ies veiklāk. Līdz viņi izaudzinājusi, ir pilnīgi cilvēki, kurš nav uz patstāvīgi spējīgi. Varbūt tas ir viņas mērķis, man grūti teikt, nebūt vientuļai, turēt bērnu pie sevis, nepalaist viņu dzīvē vaļā. Bet 18 gados viņi kliedz pa māju, izaug liels tešs un nevar gultu saklāt. Nevar saklāt gultu, viņš 18 gadus to nav izdarījis. Viņš var vienīgi vadīt šo valsti, un ticiet man, nebūdams brīvs, nebūdams patstāvīgs, viņš nespēs uzņemties atbildību par šo valsti. Un tāpēc par mums saimnieko Starptautiskais valūtas fonds, Eiropas Savienības komisāri, kam tikai no slinkums? Jo šie cilvēki vienkārši nav izaudzināti patstāvībai. Un to mēs mēģinām darīt arī savienībā, un tie, kas ir man kopā strādā, zina, ka man ļoti grūti strādāt, jo es esmu ārkārtīgi neiecietīgs pret to, ka cilvēks nevar pieņemt lēmumu. Pieaudzis cilvēks nezina, viņš nespēja uzņemties atbildību. Kā tas rodās? Tas rodās, protams, no tā arī, ka ģimenē mātes naudas pelnīšanas nolūkos atstāja bērnus jau pirms gada. Skrien darbā bērnu piestīšanu atstāja auklītēm, vecmāmiņām, dažreiz arī gadījumi rakstura cilvēkiem. Tēvi vispār nepiedalās audzināšanā, viņi pelna naudu, lai nomaksātu kredītus. Tas ir mūsu dzīves, tas galvenais sāls, ar ko mēs visi esam tagad saslimdināti. Skolā skolotāji arī jūs sēžošie un ļoti daudz, kurus es pazīstu. Es godīgi teikšu, ar vienu netiek novērtēta bērna griba. Ko grib bērns? Netiek noskaidrot cēloņi, kāpēc bērns dar to un to. Un ar vienu mēs cīnamies ar sekām. Redz, viņš ir nesekmīgs, redz, viņam nav uzmanība. Kā man teica skolā, ko tad jūs, Kraviņkungs, gribiet, ja jūsu bērnu klasē pusi ir idioti? Es teicu, un kuri uzvarēs, kura puse? Viņai nebija atbildes to, bet man bija atbildi. Parasti uzvar zemākais intelekts, jo viņi ir dzīvotspējīgi. Un redziet, šeit ir runa par to, ka pedagogi ir aizmirstuši to, ka morāles standarti skolā, savā uzvedībā, un viņi nodot tālāk, faktiski jau nav iemācām, viņi ir jāiaudzina. Un tikai nežēlīgi katram strādāt ar sevi, mēs varam audzināt arī citus un ar savu piemēru to rādīt. Un kad man kā pedagogam kādreiz prasa,
Kāpēc jūs strādājat ar visiem? Un rītā es esmu izvēlējies 3 audzēkņus koncertam, ko lūdzu. No 12 gadiem sākot un beidzot ar cilvēkiem, kas izvēlējušies profesionāli ceļu. Man daži saka, tu aizēji uz O-kartes, kas tas par lētu šovu? Un es tik tālu nolaidos. Es saku, ja cilvēks man piezvan, viņš saka, viņam ir problēmas, un viņam ir jādzied, un es to varu viņam palīdzēt, es dodos. Es saku, ziniet, es strādāju pedagoģijā. Jāpierod strādāt pedagoģijā, kad darīšana ir jauniešiem. Un mans viņus kritizēt par to, kādi viņi ir, vai par to, kāpēc viņi vispār tur ir nokļuvuši, nav nekādas tiesības. Es vienīgais ar savu klātbūtni varu viņu saucināt. Un ierodoties kaut kur, es nevaru zaudēt savu pašvērtību, es nevaru zaudēt, nolaisties ne pa zemu, ne pa augstu, jo es palieku bez. Es nedzeršu ar viņiem šampāņiem, man nav ar viņiem jālamājas, bet ja jūs gribat ar mani strādāt, jums ir vajadzīgs darbs, es jums palīdzēšu. Tas arī tas pedagoģijas sakne, ko mēs ietveram vārdos kopšana, virzīšana, mācīšana, kas ir perfekti noteikti 30. gados Latvijas pedagoģiem un pilnīgi izmest. Mēs kopjam attiecības, mēs kopjam mirkļus, mēs kopjam kopā būšanu ģimenē, skolā, klasē. Tikai kopjot mēs varam virzīt, un virzot mēs varam kaut ko iemācīt. Varam iet otrādi. Mēs varam mācīt tā, ka mēs viņu virzām, nevis didaktiski mācīt. Un virzot tā, ka viņš nemāk, mēs esam panākuši to garīgumu, ko mēs no tā bērna esam gribējuši. Krievijas metropolīts Kirills saka, ka cilvēciskā brīvība ir brīvība izvēlēties labo. Kad jūs izvēlaties labo, sliktais vairs nav iespējams. Un sairst kā zirnekļa tīkls. Ja izvēlaties slikto, brīvība tiek nosvītrot, enerģētiskais ceļš slēgts. Ja ļaudīm dod brīvību, bet viņos nav atbildības par izvēli, iestājas anarhija un haoss. Un cik daudz mēs no šiem vārdiem varam mācīties, un cik daudz mēs varam analizēt Latvijas kļūdas. Andris Piebalgs, viens no pirmajiem izglītības ministriem izdarīja ko skolā, ieviesa izvēles priekšmets. Ideja nav slikta, bet cilvēki nebija, sabiedrība nebija izaudzināta atbildībai. Un skolās iestājās anarhija un haoss. Bet mēs bijām par to, ka jādod brīvība cilvēkam, bet viņam jādod nosacījumi pie brīvības. Un to tagad atkal sabalansēt. Iet laiks, iet paudzes un zaudētas paudzes. Un tad, kad es gribu būt ļoti godīgs pret saviem studentiem, kamēr es neesmu atlaists no darba, tad es viņiem saku tā, es ceru pirmajā lekcijā, ka jūs neesat atnākuši uz augstskolu iegūt profesiju. Cieniet, viņa acis ir lielas, es neverbāli lasu, ka viņi man saka, ko te viņi ir atnākuši. Es saku, šeit var ļoti jauki pavadīt laiku, es ceru, ka jums šeit ir draugi, es ceru, ka mums būs patīkams konteksts, bet profesiju šeit neiegūs. Un tad es viņiem stāstu. Ja bērnam līdz 5 gadu vecumam nav tas un tas, tad nebūs tas un tas. Ja līdz 10 gadiem nav izdarīts tas un tas, tad nekad nebūs tas un tas. Ziniet, viņi paliek tādi bāli viens otrs. Jo es nesaucu nevienu vārdā, bet viņi iziet cauri domās, ka to māte nedarīja, to tēvs nedeva, par to neviens ar viņu nerunāja. Un tas rezultāts lekcijas beigās ir tas, vienīgais, ko jūs varat darīt, dodiet to saviem bērniem. Un tad, kad viņu bērni izaugs, ja tas iesēsies, padomājiet, cik paies laiks. Un tāpēc mēs tai izvēlei, ko var piedāvāt Dānijā, kas ir demokrātijas šūpuls, mēs Latvijā nevaram piedāvāt. Mēs vienkārši tam neesam izauguši. Pašapziņa. Tas atslēgas vārds, kas arī ļoti būtisks, un šī pašapziņa sevī ietver to ceļu, kā es veidojos par pašapziņīgu cilvēku. Tas sākās ar šo vārdu pats. Pašidentitāte, kas es esmu, kam es piederu, zēns, meiteni, pašcieņa, man ģimenē ciena,
pašaktualizācija, kādam interesē tas, ko es daru, un prasa, kā tu jūties. Nevis, ka vecākiem prasa, vai bērns ir skolā vai mājās, man liekas, kā izgāja. Tā ir pašsadeve, ko mēs izbaudam no saviem kolēģiem, kas strādā savienībā. Paškontroli, pašregulācija, redziet, cik daudz vārdu. Bet tie 3 pavad mūs visu mūžu. Un tie 3 pašizziņa, pašvērtējums un pašregulācija ir faktiski tie, kuri mums ir jānotiek. Un tie ir tie, kuri mūs veido par to, ka mūsu pašapziņa ir precīza. Es laika trūkuma dēļ nerunāšu par vērtībām un par to, ko mēs esam runājuši iepriekšējās reizēs, par to, cik svarīgi, ka šīs vērtības ir sakņotas tieši nacionālajā kultūrā. Mēs pēc pagājušā gada konferences esam daudz runājuši par vērtību maiņu, kuras vērtības ir pacēlušās augšgalā, kuras ir nokritušas lejā, kāpēc tas ir noticis, kādā veidā tas notiek, ko darīt. Jautājumi ļoti daudz, atbildes nerodas tik vienkārši. Katrā ziņā pagaidām es varu teikt tā, ka materiālo vērtību pielūgsmi, šie kredīti, šīs mašīnas, principā ir deformējis sabiedrības domāšanu. Un tāpat arī par politiķiem, ja mēs runājam. Viņi tiešām mums katru dienu saka, ka rietumos saule ir spožāka. Mēs katru rītu pamostamies kaut kāds Amerikas Savienotās valsts konsens ietvaros. Lai cik skumi nebūtu, bet padomājiet, pat nacionālas partijas, kādas sev uzskata visu Latviju, valdei un viņu izvirzītai kultūras ministrē Žanitai Jaunzemē Grendē, absolūti pieņemam šķiet, ka mūsu ilgi gaidītajā gaismas pilī saimniekos un uzvedības tonu noteiks Amerikas vēstniecība. Un, kad jautā ministrei, tad izrādās, ka vienīgais, kas nodarbina viņas prātu šajā jautājumā, ir tas, vai ņemt naudu no amerikāņiem par to vai neņemt. Jūs redziet, te ir tas būtība parādās, ka faktiski mēs būsim iegūši simbolā nosaukt ēku, bet vai viņa būs gaismas pils? Latvijai, latviešu tautai, Latviem, Krieviem, ebrejiem, kas šeit dzīvo un uzskata sev par šīs valsts pilsoņiem, tas ir diezgan grūti pateikt. Šī nenormālā vērtības pazaudēšana, ko mums Kseņš teica, parāds nav brālis, neaizņemies, ko mēs pieļāvām šo ārprātīgi lielo aizņemšanos, un faktiski mēs nokļuvām atkarībā, faktiski mūs padarījusi par apmātiem cilvēkiem, kuri kaut kam skrien pakaļ un paši nezinu kā. Bet katrā ziņā, kā es teicu, caur šīm ilgām, es domāju, ka mēs spējam mainīt attieksmi. Mēs mainīsim attieksmi. Un es domāju, ka mēs kaut kam ticam katrs. Un principā tas ir tas cerības stars, ticība. Ja ticības nav, ja nav piesaistītības, tad zūd arī vērtību orientācija, zīd dzīves jēga. Bet ja mēs varētu savā valstī kļūt par saimniekiem, mēs varētu izveidot to izglītības sistēmu, kas ir vajadzīga tieši mums, mūsu bērniem, mūsu tautai, kur dzīvo pie jūras, kur ir daudz mēžu, kur ir daudz pļavas, nav problēma. Pļavas var atkopt, meža ataugs, jūrā ūdens arī ar laiku var attīrīties. Ja mainīsimies, protams, mēs paši. Un es gribētu arī to vēlēt, lai mums izdodās savā audzināšanas nostādnēs un dzīvē ieviest to, ka mēs kaut kam ceram, mēs ticam. Tāpēc arī mēs esam šo ļoti izkropļoto skolu praksi, kur skolotāji tiešām uzstāda dažādas jocīgas man jautājumus, kuras dzird dažādas lietas, ka viens saka, ka viņš noteikti, lai tik atsūt pie viņa, iemācīs tam bērnam spēlēt klavierus. Cits savukārt apgalvo, ka skori nenāc tevi zilonis uzkāpis uz auss. Ja? Kā es teicu, tas ir maināmas lietas. Un vēl viena lieta, tāds ļoti spilgts piemērs, bez gaismas pils, ko es šodien pārdomāju gribu jums pateikt, ir, ka cienījamais ekstrakto zinību skolotājs, visiem pazīstamais tautfrontietis Jānis Endele. Ziniet, pēdējos gados ir iemācījies it veikli izkropļot Kārļa Blūmaņa
iedibinātās skolu atbalsta kustības draudzīgais aicinājums ideja. Mēs atkal raksta avīzes, bet mēs lasām un neuztveram, gluži kā studenti. Kāda bija šī draudzīga aicinājuma ideāls? Un kāda bija šī doma? Ja jūs atceraties, jūs zināt no vēstures. Popularizēt sabiedrībā savas saknes, savu piederību, savu vērtību sistēmu. Sniegt palīdzību, grāmatu, labi, šodien tas varbūt ir dators, labi, tas varbūt ir mikroautobus kādam bagātam uzņēmējam. Kam? Savai skolai. Tai, no kuras es nāku, ar kur es lepojos. Varbūt tas ir kā sporta inventārs. Un 2011. gadā es lasu, ka šie draudzīga aicinājuma ideja ir nozīmējusi paziņot Latvijas skolu reitingu. Uz šo laidošu šovasarī bija aizgājis Latvijas Nacionālā operā, un es sapratu, ka draudzīga aicinājuma ideja, kā krievi saka, kaput. Es atveros vācieši, no tās valodas ka tas ir jau garām. Kādas skolas automātiski tiek ieceltas par pārākām, un pārējās skolas, es viņas negribu pieminēt, es te skolā esmu mācījies, jo viņi izrādās ir pati pēdējā šajā sarakstā. Un tas ir atkal trieciens mazajām lauku skolām, lai teikt, redziet, mums tāds nav vajadzīgs. Bet mums tieši tās ir vajadzīgas, mums tieši ir vajadzīga šī ģimene, mums tieši ir vajadzīga šīs mazās skolas, lai cilvēki varētu atkopties. Nobeigumā es jums gribu pateikt tikai to, ka es ļoti ticu, ka tās sabiedrībā situācija varēs mainīties. Tāpēc mēs esam arī atjaunojuši žurnāla audzinātājs, kas ir jūsu mapēs. Šajā žurnāla audzinātājs pirmajā numurā, kas iznāca atjaunotais pirmais numurs pagājušajā gada decembrī, mēs esam ielikuši tās atziņas, ar kurām mēs esam dzīvojuši šo gadu laikā. Viņš varētu teikt arī bijis tādām vērtībām žurnāls. Februāra žurnāls mums ir veltīts latviskumam, un tagad top žurnāls par personību. Žurnāls, es domāju, konferences, kur mums būs tik daudz interesantu referātu, tik daudz ziņojumu, kas mums ir noteikti ir jāpublicē, kas mums ir noteikti cilvēkiem tālāk jāvēsta. Un šī gadījumā es ļoti priecājos par tiem cilvēkiem, kuri jūt to atbildību, to pienākumu, atnākt un pateikt. Es zinu vienu personību. Vienalga, vai viņš ir mūsu vidū, vai viņš jau ir aizgājis aizsaulē. Bet es, kamēr dzīvoju šīs pasaules, jūtu atbildību par viņu piemiņu, par viņu godināšanu. Un tā ir tā zelta fonda ideja, ko mēs pagājušajā gadā aizsākām, un kur mums šodien jāturpina būs un jādomā, kā mēs viņu varam realizēt. Paldies visiem, kas ir atnākuši, paldies Aidai Krūzei, pedagoģijas doktorei, kur ir aizsākusi 12 sējumus rakstu krājumam laikmets un personību. Tam piepulcēts ir daudz jauni izvirzīti pretendenti, un tas liecina, ka varbūt kaut kas spēs mainīties. Un atvados es jums savā oficiālā uzrunā gribu teikt Kārļa Kūmeņa vārdus, un tie saka tā, vispirms brīvība, tad tauta, tad valsts, un tikai tad es pats. Lai mums visiem izdod šos vārdus īstenot arī dzīvē, kopīgi audzinot bērnus, jauno paudzi, nacionālās valsts attīstībai. Paldies!